Sveicināti dienas ziņās. Ar jums kopā būšu es, Elizabete. Un es, Ketlīna. Mums ir satriecošas ziņas no Jeruzalemes. Kā jau varētu redzēt, šeit ir sapulcējies liels ļaužu pūlis. Mums ir zināms tikai tas, ka pilsētā ir ieradusies kāda ļoti svarīga persona. Lai noskaidrotu, kurš tas ir, iesim un to pajautāsim. Vai jūs lūdzu nevarētu pastāstīt, ko cilvēki šeit gaida? Vai jūs tiešām neko nezināt? Mēs ar nepacietību gaidām Jēzu. Sauciet mani par nezinīti, bet es nezinu, kas Jēzus ir. Vai jūs nepateikt, kas Jēzus ir? Es nespēju noticēt, ka jūs neesat dzirdējusi par Jēzu. Vai gan jūs neklausījāties, ko vēsta pravieši? Jēzus ir ķēniņš, Dieva jērs, to taču jūs zinat, kas ir Dievs. Iespējams, ka esmu kaut ko dzirdējusi par Jēzu, bet kādēļ viņu dēvē par jēru? Vai gan labāk nebūtu, ja viņu dēvētu, nezinu, lauva? Viņš taču nav īsts jērs, viņš tiek dēvēts par jēru, jo būs pilnīgs upuris, lai izglābtu mūs no mūsu grēkiem. Pajautāsim vēl kādu, kurš kaut ko var pastāstīt par Jēzu. Atvainojiet, vai jūs nevarētu vēl pastāstīt kaut ko, kas šeit šodien notiek? Patiesībā es esmu viņa draugs, viens no mācekļiem. Mēs aizgājām Jēzus uzdevumā pēc ēzelīti un atvedam to Jēzum. Un šis ir visa sākums tam, par ko iepriekš vēstīts. Vai tā ir taisnība, ka Jēzus ir Dieva dēls un ir nācis pasaulē, lai izglābtu mūs no mūžīgas nāves? Tāds iepriekš pravietots svētajos rakstos. Kādēļ gan jums nesakot mums līdzi uz templi? Mēs jums pastāstīsim par Jēzu vairāk. Jūs variet kļūt par Jēzus sekotājiem. Paldies! Mēs noteikti jums pievienosimies. Es patiešām esmu ļoti ieinteresēta uzzināt, ko vairāk par šo Jēzu. Bet vēl pajautāsim šim zēnam, kādēļ viņš šeit ieradies. Tu pastāstīsi, kādēļ tu esi tik priecīgs, kāpēc esi šeit. Jūs neticēsiet, pastāstīšu kādu notikumu. Es ļoti gribēju, lai manas dzimšanas diena tētis uzdāvina zirgu. Es pat atdevu visus savus ietaupījumus, bet biju apbēdināts, kad zirga vietā es dabūju ēzelīti. Vienkārši nepietika naudas, lai nopirktu zirgu. Mazo zēni, kāda tam visam saistība ar šodienas notikumiem? Lūdzu, pagaidiet, tūlīt sapratīsiet. Bet tad notika kaut kas neparasts. Pie mana tēva atnāca 2 vīri un teica, ka viņu kungam ir vajadzīgs ēzelītis. Mans tētis nesaprata, kāpēc, bet bija ar mieru atdot ēzelīti. Šorīt es spēlējos pie pilsētas vārtiem, kad ieraudzīju, ka Jēzus iejāja Jeruzalemē. Es nesaprotu, kāda tavam ēzelim ir saistība ar Jēzu. Redziet, pats Jēzus jāja uz manu ēzelīti. Bet tiešām neparasts atgadījums. Paldies, ka pastāstīji. Lūdzu, man jāskrien sagaidīt Jēzu. Turpiniet sekot līdzi spraigajiem notikumiem Jeruzalemē. Tiksimies vakara ziņās. Ar jums kopā šodien biju es, Ketlīna un Elizabete.